Sveiciens! Es gribu šodien pastāstīt, kā limitējošas pārliecības, domas, jeb tādi iesēdušies uzskati ietekmē dzīves kvalitāti. Par to, cik ļoti var izjust prieku, kā tu vari piedzīvot emocijas, attiecības, kā tu vari pacelt šo te ikdienas dzīves kvalitāti gan sportā, gan ikdienā. Un ko tad ar to darīt, ja tu pamani, ka tev šī domāšana, ja tavs mindsets limitē tavu ikdienas dzīves kvalitāti? Nu ko, iedomāsimies, ka šī ir tava dzīve. Atkal kārtējā kasteva, ne? Kurā tu tiec ielikts, labi. Bet tas tā metaforā runājot, tad kur būs tā dzīves kvalitāte, kur šīten tu esi super laimīgs, vai laimīga, šeit tu esi super normāls, vai normāla, vai vienkārši tāda savu dzīves kvalitāti, ja? Un šeit ir dzīves kvalitāte, ka viss ir slikti. Un par dzīves kvalitāti runā ilgtermiņā, ja? Tas nav vienas dienas vai vienas spēles kvalitāte. Un tad tu esi šeit cilvēciņš, zaļais cilvēciņš, kurš dzīvo savu dzīvi ar svītrainu kreklu. Nu ko, un mūsu dzīvē eksistē tādas pārliecības mūsos iekšēji, kas ir pieņems par patiesām. Tie ir vienkārši savā ziņā tādi teikumi. Es domāju, ka varbūt jūs atpazīsiet, ka es nosaukšu dažus. Viens būtu, es neesmu pietiekami labs. Ja? Angliski tas I'm not good enough. Vēl varētu būt sportistiem, piemēram, pirms spēlēm vai sacensībām. Es neesmu gatavs. Ja? Vai es neesmu pietiekami sagatavojies vai kaut kas tam līdzīgs. Ja mēs runājam vairāk par emocionālo, tad sportistiem ļoti izteikti ir tas, ka just vai raudāt, ja izrādīt savas emocijas ir slikti, vai tas ir nepieņemami. Bam! Kā tas noņem, cik ļoti daudz to ikdienas dzīves kvalitāti. Paskatāmies, ja? Šīs ir dzīves kvalitāte, kur iet uz augšu, bet šīs te visas tās pārliecības, ko es saku, ja? Šie te piemēri, kā viņi nogriež to dzīves kvalitāti uz leju. Ja? Un tad mēs operējam tikai šitajā mazākajā jau taisnstūrītī. Nu, lūk, vēl viena noteikti sportistiem būtu, ka es nedrīkstu kļūdīties. Ja? Vai kļūdīties ir slikti. Es nevaru kļūdīties, tam līdzīgi. Ja mēs runājam vairāk par manu sportu, kas man bija basīts, tad varbūt man noteikti šī pārliecība bija, ka es neesmu labs aizsargs. Ja? Es neesmu pietiekami labs aizsargs. Vēl kādam citam tas varētu būt bijis, es neesmu labs mētējs, piemēram, ja, laukumā. Nu, lūk, vienalga kā tā pārliecība, tad mēs paskatāmies, cik ļoti tas ierobežo to mūsu dzīves kvalitāti. Mēs operējam šajā te zonā. Ja? Paskatāmies, cik tā zona ir maza no tā visa lielā potenciāla, kurā mēs varētu, teiksim, eksistēt un operēt. Šī ir tā komforta zona. Tā ir komforta zona. Un ko tas nozīmē, ja komforta zona tā ir, tad šīs pārliecības kaut kādā ziņā palīdz tev, ja? Viņas palīdz tev dzīvot iluzorā drošībā, viņas palīdz tev dzīvot it kā bez bailēm un bez šaubām, bez kauna, bet vai tiešām, ja? Patiesībā sakot, tā komforta zona ir tas, kur mums eksistē tāpatās. Bailes, šaubas, raizes, garlaicība, vienaldzīgums, prieks, varbūt apātija, depresīvas izjūtas un viss emociju spektrs. Neatkarīgi no tā, vai tu esi šeit vai šajā te, tev kaut kādā mērā eksistē viss emociju spektrs, tev tāpatās iekšā virmo šīs emocijas, bet ir jautājums, vai tu viņas ļauj sev izjust. Jo šeit arī ir kaut kādā veidā prieks ir, ja, šajā te zonā. Bet vai mēs ļaujam izjust šīs emocijas, ja? Sportistiem, kā jūs minēju, viena tāda raksturīga ir pārliecība just ir slikti, vai tas ir arī izrādīt emocijas, es nevaru izrādīt emocijas. Ja? Sportists arī pierod neizrādīt emocijas un būt šie nonchalanti, ja? Tagad tāds populārs termins ir tādi, baigi tādi vēsie džeki un džekens. Ja? Tas ļoti limitē arī tavu dzīves kvalitāti. Jo, ja mēs neizjūtam prieku, tad mēs nepiedzīvojam kaut kādā ziņā šo te spektru. Ja mēs neļaujam sev izjust šo te prieku pilnībā, ja? Tad mēs nepadzīvojam šo te dzīves lielo kvalitāti. Nu, lūk, ko tad darīt? Ja? Man ir visas šīs te pārliecības, tās man spiež uz leju, man ir tāda iesprūduma sajūta dzīvē. Es gribu, teiksim, ja es esmu kaut kur apmēram šeit,
tajā dzīves kvalitātē. Varbūt es gribu mazliet pacelties augstāk, solīt pa solītam. Ja? Un šī tā domāšana, šis ir mindset, šie ir pārliecības, jeb šie te uzskati ir dziļi iesakņojušās domas. Vēl vienkāršāk to varētu pateikt, tie ir domāšanas ieradumi. Ja? Ko te var darīt? Mēs paņemam, teiksim, vienu šo te pārliecību, teiksim, iedomāsim, šeit ir šī te pārliecība ir, ka es nedrīkst kļūdīties. Numur 1 noteikti būtu apšaubīt, ja? Vai tiešām ir tā, ka es nedrīkst kļūdīties? Un vai tiešām ir tā, ka es nekad arī nekļūdīšos dzīvē? Ja? Numur 1 ir apšaubīt. Tajā brīdī, kad mēs jau apšaubam šīs te pārliecības patiesību, mēs atveram sev jau lielāku zonu, kurā operēt, teiksim, ja? Mēs esam apšaubījuši šo te pārliecību. Tas iedod mums vēl lielāku, ja? Šo te komforta zonu, teiksim tā, vai tādu dzīves eksistences zonu, to mēs varam tā arī nosaukt. Lūk, kas notiek? Mēs no sākuma apšaubam šo te pārliecību. Tad mēs saprotam, kā tas man vispār liek justies, ja? Ja es esmu pieņēmis par patiesību, ka es nedrīkst kļūdīties, vai kļūdīties ir slikti, kāds man liks justies? Emocionāli, tas man liks justies bailīgam, ja? Man ienāks kaut kādas šaubas, ja? Raizes, papildus stresu tas uzliek šī te pārliecība. Ja? Ja stress būtu šeit bez šīs te pārliecības, es nedrīkst kļūdīties, kad es eju iekšā basketbola spēlē. Ja es domāju, ka es nedrīkst kļūdīties, spiediens ir uzreiz uzlicis šeit augstu gaisā. Lūk, tātad bailes, raizes, tāds man liek justies. Ķermeniski kāds varētu izpausties, tas varētu manas kustības padarīt saspringtas. Ja? Es pats varētu būt šādā veidā saspringt, man pleci var būt saspringt, man var būt žoklis ir saspringt, man var būt mugurē saspringt. Attiecīgi, ja man ķermenis būs saspringts, tad es nevarēšu normāli arī performēt, rādīt šo sniegumu laukumā, ja? Jo man ķermenis nebūs gatavs, man ķermenis būs vienkārši fight, flight or freeze nervu sistēmas reakcijā, ja? Cīnies, beidz sastingsti reakcijā. Lūk, tātad. Un kā tad arī es attiecīgi uzvedīšos? Es būšu izvairīgs laukumā, es ikdienā varbūt nepieņemšu kaut kādus izaicinājumus, vai nemeklēšu jaunus hobijus, vai nemeklēšu veidus, kā sevi attīstīt, vai es izvairīšos no noteikti attiecību veidošanas, vai es izvairīšos no tādiem izaicinājumiem, kas palīdz man augt kā cilvēkam. Ja? Tad tas ietekmē ļoti daudz dažādos līmeņos, emocionāli, ķermeniski un arī sociāli, ja? Kā es izpaužos savā vidē ikdienā. Lūk, tad pirmais apšaubi, otrais, kā tad tas liek justies šī te eksistējošā pārliecība, un tad numur 3, tad būtu veidot jaunu pieredzi. Un ar to es domāju, ka mums jau īsumā ir šī pieredze. Mums viņa vienkārši jāatrod, viņa no zemapziņas ir jāizvelk ārā šī pieredze. Tātad, ja mēs paņemam šo te ne kļūdu, bet kļūdīties ir slikti, ja? Šī ir pārliecība, ja? Mēs paņemam šo te pārliecību. Kļūdīties ir slikti. Mēs no sākuma apšaubam, vai viņa tiešām ir 100% patiesa. Vai viņa ir 100% patiesa? Noteikti, ka nē. Kļūdīties nav slikti. Tālāk tad ir visas šīs emocijas, tad tās ir bailes, šaubas, ja? Ķermeniski, tad kādas varbūt ir sajūtas, ir saspringums. Un tas ir šī te pārliecība izpaužas ne tikai sportā, viņa ir ikdienas dzīvē. Ja? Tas ir mūsu pārliecības, viņas spilgtāk izgaismo noteikti dzīves notikumi, ja? Bet tās izpaužas viscauri kaut kādām ikdienas situācijām. Saspringums, ja? Tad kāds man likt uzvesties, teiksim tā, izvairīgi. Ja? Es uzvestos izvairīgi. Ja? Es negribētu kļūdīties, ja? Es izvairīšos no izaicinājumiem, kuras varu kļūdīties. Ja? Tā. Veidot jaunu pieredzi. Ko tas nozīmē? Ka es jau minēju, tad tas būtu saistīts ar to, ka izvilkt ārā jau eksistējošu pieredzi, ka es esmu kaut kur dzīvē kļūdījies, es esmu pieļāvis kļūdas, ļoti daudz dzīvē kļūdījies. Es tagad nerunāju tikai par sevi, runāju arī par tevi cilvēku, kas šo video skatās. Tu ļoti daudz esi dzīvē kļūdījies.
Un tieši tāpēc tu tagad sēdi un skaties šo video, tāpēc, ka šis kaut kādā ziņā rezonē ar tevi, ja? Šis ir saistīts arī ar tavu personīgo pieredzi, kas ir ļoti universāli, patiesībā sakot. Mēs visi esam dzīvē kļūdījušies, mēs kļūdāmies katru dienu, iespējams pat, ja? Un ar jaunu pieredzi es domāju, ka es esmu kļūdījies, un vai kaut kas slikts ir noticis? Nē. Vai es esmu tik brutāli, kā es tagad pateikšu, vai es esmu nomiris no tā, ka es esmu kļūdījies? Nu, gan jau, ka nē. Ja? Kādas ir bijušas tās sekas, ka es esmu kļūdījies? Un te ir darbs ar to, kā mēs, kas ir nākamais solis numur 4, kā mēs veidojam jaunu pārliecību, kā mēs pārrakstam šo te kļūdīties ir slikti. Ja? Tad tā pārrakstīšana varētu, tas ir tur pašam savs tāds algoritms vai tāds process, bet viens no ļoti vienkāršot, es tagad uzlikšu, teiksim, šo te jauno pārliecību, nevis kļūdīties ir slikti, bet tā es ceru, ka man labi, kur, teiksim, šeit uzrakstīšu to jauno pārliecību. Kļūdas ir dabisks izaugsmes process. Lūdzu. Un tā ir jaunā pārliecība. Kad es esmu šo te jauno pārliecību sev ievies dzīvē, kas ir ar ilgāku laika gaitu, tas notiekās, ja? Tas ir ar jaunu domāšanu, jauniem. Kad ir šis te triggeris, tad es atkal šo te pārliecību izgaismoju sev, es pierakstu sev uz lapņā, vai es varu uz rokas likt sev šo te jauno pārliecību, es varu mājās no rīta pieceļoties pie spoguļa, pielikt sev šo te pārliecību, lai tas visu laiku atgādinātu man un pārrakstītu šo te iekšējo dialogu, jo mēs visu laiku šeit sarunājamies. Un tas ir tas, par ko es runāju, tā saruna, kādu mēs ar sevi veidojam, tās ir tās iekšējās pārliecības, ko mēs pieņemam par patiesu esam. Nu, lūk. Un laika gaitā vairāk trenējot šo te jauno pārliecību, es esmu atbrīvojis sev, kur sākotnēji tas bija šitāds, ja? Šitāds mazs kvadrātiņš, ne kvadrātiņš, bet trapets šajā gadījumā, 5 stūrs. Un tagad es jau esmu atbrīvojis sev šo te vietu, ja? Šitā ir tā jaunā vieta pārrakstot šo te pārliecību. Nu, lūk, apmēram tas šādi strādā. Tas nenotiek vienā dienā, tas nenotiek nedēļā, tas nenotiek varbūt pat 21 dienā, kā ir populāri uzskatīt par ieradumiem. Tas notiek ilgākā laika gaitā, un to ir vērts darīt tad, ja tu gribi pacelt savu dzīves kvalitāti. Ja? Ja tu gribi dzīvot šeit, un tev tas apmierina, viss ir ok, viss ir fine, dzīvo savu dzīvi, kā tu vēlies. Bet, ja tu pamani, ka tev esi kaut kur iestrēdzis, vēlies kaut ko vairāk no dzīves vai vēlies sevi vairāk izprast, ja? Un šitais nav par sevis attīstību vai sevis kaut kādu šo te klasisko self-help, ja pašpalīdzības grāmatu paradigmu, kā tev vajag sevi attīstīt, tev vajag sevi tur, kačāt un bla, bla. Jo tā nozīmēs tā ir, ka tu jau tagad neesi pietiekami labs. Un aiz tās sevis kačāšanas stāv pārliecība, ka es neesmu pietiekami labs, un tāpēc man ir sevi jāattīsta. Ja? Un tas ir kārtējais vāveres ritens, kurā mēs iekrītam. Nu, lūk, tad šis ir par sevis atklāšanu, par sevis izpratni. Un sevis izpratnē tas ir viens no lielākajiem un tādiem grūtākajiem un tajā pašā laikā atlīdzības pilnākajiem darbiem, ko cilvēks var darīt. Tā kā jā, ja tev interesē šis, kā to darīt, droši var man uzrakstīt ziņu. Es palīdzu sportistiem un palīdzu arī ikdienas cilvēkiem attīstīt šādu veidu mindsetu maiņu, domāšanas maiņu, bet galu galā tas īsti jau nav par domāšanu, tas ir par dzīvi, kā mēs piedzīvojam dzīvi. Tāpēc jā, pārmaiņas notiek ilglaicīgi, nenotiek vienā dienā, bet pakāpeniski solīt pa solītim ejot un atklājot sevi no jauna, mēs varam pacelt šo savu dzīves kvalitāti šeit. Tā kā paldies, ka skaties šo video un tiekamies nākamajā video. Paldies!